šodien vēsturiska datuma 13. janvārī mēs esam aicinājuši jūs šeit, lai vēlreiz apliecinātu sev un visai pasaulē, kas mēs esam, par ko mēs esam, kur mēs vēlamies iet. Sakarā ar situācijas destabilizāciju pārtrauktas mācības visa tipa Rīgas pilsētas mācību iestādēs, arī bērndārzos un augstskolās līdz nākošo norādījumu saņemšanai. Latvijas Tautas fronte lūdz iedzīvotājus izlikt logos ieslēgtus radioaparātus, lai krieviski runājošie un karavīri dzirdētu, ko raida Latvijas radio. Uzmanību! Runā Рīга. Klausieties ziņu pārraidi. Внимание! Говорит Рига. В эфире выпуск последних известий. Es bin Radioleitnant von Riga, Nachrichten. You are listening to the Radio Riga, Latvia, the news. Pie Rīgas robežas uz Plaskavas šosejas kustībai, traucējot visai ievērojama militārās tehnikas kolonna. Vēl viens, šoreiz sarkanās impērijas sarīkots asiņainais janvāris Rīgā. Kad Rīgā pēdējo reizi bija barikādes? Barmonta laikā 19. gadā. Bet kad cilvēces vēsturē tās ir aizsargājusi neapbruņota tauta? Pavaicājiet Marksam vai Ļeņinam. Nu ko? Vienīgajai zinātniskajai mācībai tanki un automāti ir vienīgie dzelžainie argumenti pret tādiem tumsonīgiem jēdzieniem kā tēvu zeme un brīvība.